Sveicināti! Ir 6. jūnija rīts un mēs virzamies no Paskalavikas uz dienvidiem. Pēc apmēram 10 km brauciena ceļa kreisajā pusē var redzēt bronzas laikmeta abadījuma vietas. Jāpārkāpj pāri sētai, jo tās visas ir it kā ganības, iežogots, un varam pastaigāt starp senajiem kapakņiem. Šis ir senās Litorīnas jūras krasts, gluži tāpatās kā mūsu Kurzemes pusē. Pakalna augstākajā vietā ir visai raksturīgs apbedījums, tā saucamā laiva, jeb pie mums Kurzemē tādas dēvē par velnu laivām. Šāda veida apbedījumi atrodami praktiski visā Baltijas jūras piekrastē, arī Latvijas teritorijā, pārsvarā Ziemeļu Kurzemē, kur ir zināmas 9 šādas laivas. Laivas vidū parasti ir izveidota kamera, kurā stāv 4 vai vairāk aizgājēji pelni māla trauciņos. Šī nebūs vienīgā saskara ar Zviedrijas vēsturi mūsu stāstījumā. Mēs tuvojamies pilsētai Kalmāra, kuras nozīme viduslaikos bija visai ievērojama. Un es vēlāk pastāstīšu jums par Zviedru cīņu par savu neatkarību no Dāņu virskundzības. Dienais liecoties uz vakaru, mēs izbraucam jūras krastā un es iekārtojos uz naktsguļu kārtējā nojumītē. No rīta es pētu labi iekārtoto apkārtni. Šeit netāli ir skautu nometne un vakarā viss kontingents nāk uz jūru peldēties. No sākumā mazākie, pēc tam lielākie un jau krietni pieauguši jaunieši. Ūdens nevisai silts, bet tas šos norūdītos cilvēks nebaida. Otrā rītā pēc pludmales apskats turpina ceļu un jaukā noriņā Priežu mežā iekārtojos uz brokastīm, uz pāris baļķiem. Karstu ūdeni visu ceļojumu laiku es gatavoju uz turistu gāzes pavarda. Praktiski pusotru mēnesi ilgam ceļojumu periodam pietiek ar 240 gramu gāzes baloniem. Tikmēr ir pienācis jau pusdienlaiks un mēs esam sasnieguši Kalmāras priekšpilsētas Medbiju, kur es kādā kafejnīcā iegādājos milzīgu kebaba sviestmaizi. Kā viegli pamanīt, ceļojuma laikā es vēlos izvairīties no iebraukšanas lielās pilsētās, un Kalmāra arī nav izņēmums. Taču tagad es esmu izlēmis tuvoties šai pilsētai, jo te ir kāds objekts, kuru iecienījuši veloceļotāji. Tas ir apmēram 14 km garš veloceliņš, kas izbūvēts uz vecas dzelzceļa stigas, taisns kā nostiepts diegs.
Nu lūk, esam sasnieguši arī iepriekš minēto turismu objektu. Šajā virzienā tas ved uz Kalmāras centru, bet mūs interesē pretējais virziens, jo tas sakrīt ar man maršrutu plānoto virzienu. Kamēr es lēnā garā pārvietošos pa šo brīnišķīgo veloceliņu, es turpināšu stāstīt par Kalmāras nozīmi Zviedrijas vēsturē. 1397. gadā Dānijas karaliene Margareta I uzaicina uz apspriedi visu 3 Skandināvijas karalistu augstmaņus, un tiek noslēgts līgums par sadarbību un kopēju rīcību, izveidojot tā saucamo personālu uniju, kur katra dalībvalsts saglabā savu neatkarību, bet ne suverenitāti, jo unijā dominē Dānija. Tajā pašā laikā par Dānijas karali tiek kronēts arī Margaretas audzedēls Pomerānijas Ēriks. Unijas galvenais mērķis bija ierobežot Hanzas tirgotāju iespiešanos Skandināvijā, taču šī politika nevisai apmierināja Zviedrijas augstmaņus, jo Zviedrijā jau tolaik ievērojamos apjomos iegūta dzelzs un vara rūdu, kas bija ļoti pieprasīta prece visur Eiropā. Dāņi mēģināja pastiprināt savu ietekmi, taču 15. gadsimtā sākās dažādi konflikti ar vietējo zviedru aristokrātiju, kas mēģināja arī aizstāvēt savus intereses un tirdzniecības ceļus. Nereti konflikti pārauga arī bruņotās sadursmēs. 1471. gadā Dānijas karalis Kristiāns I uzsāk karu ar Zviedriem. Izsēžās pie Stokholmas, taču piedzīvo sakāvi tā saucamajā Brukenbergas kaujā Stokholmas tūmā. Konflikts turpinās līdz pat gadsimta beigām un arī 16. gadsimta sākumā. 1481. gadā Kristiāns mirst un tronī kāpj viņa dēls Džons jeb Hans. Jauno valdnieku jāapstiprina visu 3 unijas dalību valstu padomē, un 1483. gada 13. janvārī Halmstadē tiek ieplānota tikšanās. Taču Zviedri šeit neierodās. Džons tiek kronēts tikai par Dānijas un Norvēģijas karali ar domu, ka Zviedri vēlāk pievienosies tā saucamajai Halmstadas recesam, abu valstu savstarpējam līgumam. Tā arī notiek, un 1483. gada 9. septembrī tiek noslēgts tā saucamais Kalmāras reces, taču tas nestājās spēkā, jo abas puses nevar vienoties par Gotlandes piederību. Džons tiek kronēts par Zviedrijas karali tikai 1497. gadā, bet līdz tam valsti pārvalda reģents Stens Stūre, kuru valsts padomi 1497. gada sākumā atbrīvo no amata pēc neveiksmīgas militārās kampaņas pret Krieviju. Stūre atsakās pakļauties padomas lēmumu un dodās uz Davārnu meklēt sabiedrotos. 13. martā Džons piesaka viņam karu un bez pretošanās ieņem Kalmāru.